priekšā zemojos. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā zemoties, Tēvs. Kungs, es Tev pateicos, Kungs, ka mēs vispār varam stāvēt Tavā priekšā. Kungs, viens Tavs lēmums un mēs esam beigti. Kungs, viens Tavs lēmums un mūs nav vairs starp dzīviem, Kungs. Kungs, piedod, ka mēs esam tik vienprātīgi attiecībās ar Tevi. Kungs, ka mēs Tev neturam par cienīgu un godīgu, Kungs. Ka mēs domājam, ka mūsu nauda mūs pasargās. Mūsu status mūs pasargās. Mūsu darbs mūs pasargās. Mūsu valsts mūs pasargās, Kungs. Kur bija tā valsts, Kungs, ka Padomu Savienība ienāca šeit? Kur bija tā aizsardzība, Kungs? Tā pazūd, Kungs. Viss ir no Tavas žēlstības. Kungs, palīdz mums sev nepiemānīt, Kungs. Viss ir tikai no Tavas žēlstības, Tavas aizsardzības. Kungs, ne apsardzes firmas mūs pasargās, ne kareivi mūs pasargās, Kungs. Ne cits, ne Eiropas Savienība mūs nepasargās. Nekas mūs nevar pasargāt, Dievs. Tikai Tu, Kungs, Tavu žēlstību, Tavu eņģeļu, Kungs. Tie mūs var pasargāt. Kungs, es Tev lūdzu, ka Tu mums piedod. Ka bieži vien uz Tevi skatāmies, Kungs, kā ne uz ķēni, bet kā uz vienkāršu cilvēku. Kā uz personību, kas mazāk zina par mums. Ka mēs atļaujamies Tavā priekšā apsūdzēt Tevi. Teikt, kur tad ir tas Dievs? Bet apsūdzam Tevi, ķēni. Tu, kas esi godības ķēniņš. Tev pieder debesis un zemi. Tev kalpo visi eņģeļi. Tev vienīgiem ir vara un spēks. Bet mums ir tikai liels mutes. Mēs tikai pļāpājam, Kungs, Tavā priekšā. Bet mums nav spēku un varas. Kamēr Tev ir viss. Kungs, lūdzu, ka Tu dari mūsu sirds pazemīgs šodien Tavā priekšā. Kungs, lūdzu, ka Tu svētīsi savu vārdu. Ka Tu šodien mums runā, Kungs, pārveido. Salauz mūsu lepnumu. Salauz mūsu iedomību. Kungs, mūsu uzpūtību. Kungs, ka mēs uzpūšam no sevīm milzīgs varans cilvēks. Bet viens brīdis, viena avārija, viena neveiksme, viens nelaimes gadījums un mūsu vairs nav. Bet Tu joprojām pastāv. Kungs, lūdzu, ka Tu piedod mums mūsu lepnību un iedomību Tavā priekšā. Ka mēs esam tie, kas uzcels valsts. Ka mēs esam tie, kas uzcels valdību. Ka mēs būsim tie, kas ieliks pareizes likumus. Bet Tēvs, Tu redz, ka latviešu tauta bēg no savas valsts. Tu redz, ka mēs pārdodam savu zemi, Kungs, citām valstīm, citām tautām. Kungs, pār mums vairs nevaldam mēs paši. Mēs esam pārdevuši savu zemi citiem. Kungs, lūdzu, ka Tu mums piedod, ka esam dzenušies pēc mantas, esam iemantojuši, Kungs, iemainījuši, Kungs, to, ko Tu devi mūsu tēviem. Tēvi, kas cīnījās ar asinīm par šo zemi. Tagad mēs izpārdodam, iemainam pret naudu. Un citiem tas pieder. Kungs, lūdzu, ka Tu piedod mums šos stūrgalvību, šo aklo dzīšanos pēc naudas. Kamēr mums vajadzēja dzīties pēc Tavas valstības. Kungs, lūdzu, ka Tu piedod mums kā latviešu tautai, ka esam nicinājuši Tevi. Kungs, tā, kad bija šī otrā neatkarība, baznīcas bija pilnas Tev meklējumu. Tagad ir pilni meklēt bankas un ņemt kredītus. Un tagad vergotām, Kungs. Tā tam nevajadzēja būt, ja mēs meklētu Dievs Tevi. Un tad pār mums valda šī nauda. Tad mums ir parāda saistības. Ar Tevi, Kungs, visu parādu nolīdzināt. Un Tu būtu svētījis mūsu darbu. Tu būtu svētījis kaut vai mazo darbu, ko mēs kā latvieši darām. Un pavairojis, Kungs. Tēvs, es lūdzu, ka Tu runā caur savu vārdu šodien uz mums. Uz šo tautu, ko Tu esi veidojis un radījis, ļāvis būt tai. Tauta, kas kādreiz nebija tauta, bija verdzībā, bija dzimbušanā, tagad ir tauta. Ar savu karu, ar savu valstu, savu zemi. Kungs, piedod, ja esam gatavi to iemainīt pret naudu. Pārdod sevi citiem. Kungs, dod savu žēlstību. Runā caur savu vārdu šodien uz mums. Paldies, Tēvs, ka var to lūgt. Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mēs lasīsim no Dieva vārda. Lasīsim, ko Dievs grib mums šodien teikt.
Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa, 33. līdz 37. pants. Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam: vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja: vai tu to saki no sevis, jeb vai citi tev par mani stāstījuši? Pilāts atbildēja: vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja: mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, man sulēņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās, bet nu mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam sacīja: vai tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja: tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka, kas ir patiesība. Āmen. Šodien mēs svinam Latvijas valsts neatkarību. Un Latvijas valsts ir šīs zemes sastāvdaļa. Un šajā sarunā mēs redzējām, kad runāja šīs zemes valsts pārstāvis Pilāts, romietis, ar ne šīs zemes pārstāvi, valstības pārstāvi Jēzu Kristu. Un mēs katrs piedaram, vismaz es tā domāju, Latvijas valstī, mums ir katram savu pase. Tas apliecina, ka mēs esam šīs valsts pilsoņi, bet vai visi mēs esam tās debesu valstības pilsoņi, tās valstības, kas pastāvēs mūžam? Latvijas valsts ir radusies, veidojusies. Mēs nezinām godīgi, cik ilgi mēs šī neatkarība paliks. Mēs nevaram to zināt, jo bija laiks, kad tika atņemta šī neatkarība. Latvijas valsts pazaudēja savu statusu. 90. gados mēs atguvām atkal neatkarību. Un mēs esam brīvi. Bet ja es runāju par valstību, kuras ķēniņš ir viņš. Un šodien es gribētu kopīgi padomāt. Padomāt, vai nav tā, kad... Un pirmkārt, kad vakar gatavojos Dievu lūdzu, es pats ieraudzīju, kā Dievs man parādīja nepareizu priekšstatu vispār par Dievu. Dievu un manu attieksmi pret viņu. Mūsu Latvijas valstī ir demokrātija. Ko nozīmē demokrātija? Kam pieder augstākā vara? Tautai. Demos ir tauta, kratija ir vara. Augstākā vara pieder tautai. Ko tas nozīmē? Galvenais šajā valstī ir tauta. Un nevis kāds ķēniņš. Jo tauta var izvēlēties sev ievēlēt, ko viņi grib. Un pēc 4 gadiem pārvēlēt. Līdz ar to mēs bieži vien sakam, valdība ir vainīga, valdība vainīga, vara ir vainīga. Tad kas tad ir valdībā un varā? Tauta. Kāpēc mēs nākam un kritizējam valdību, ja vara pieder tautai? Dievs svētī atkarībā no tā, kāda ir tauta. Demokrātijas sistēmā. Es domāju, ka Dievs lieto to sistēmu, valdības sistēmu, kur konkrēti ir tai zemē. Ir valsts, kurās ir monarhija, kur joprojām ir viens cilvēks, izlem monoarhija, ja viens un arhēja ir galgalī, ja pašā augšā. Tad tas nozīmē, ka viens cilvēks pieņem lēmumus, un Dievs svētī atkarībā no šī cilvēka pieņemtiem lēmumiem visu tautu. Izraēla tauta arī vecā derībā. Kā ķēniņš rīkojas, kāds lēmums viņš pieņēma, tā Dievs svētīja vai nesvētīja viņu zemi. Ir teiks, ka viena ķēniņa dēļ Izraēla tauta tika aizvest trimdā, jo viņš sāk pielūgt elkus un tā tālāk. Dievs Latvijas tautu svētīs pēc tā, kurš ir augšgalā, pēc tautas uzvedības. Līdz ar to es sapratu, ka es varu visu kaut ko teikt par tiem valdības vīriem. Bet pirmkārt, mēs kā tauta,
Kā mēs izturamies Dievu priekšā? Un bieži vien, kā mēs izturamies Dievu priekšā, nosaka mūsu domāšanu par valdīšanas sistēmu. Tātad pastīsimies nedaudz atšķirības starp demokrātiju un monarhiju. Kā jums liekas, vai Dieva valstībā kas valda, demokrātija vai monarhija? Monarhija. Kurš no jums ir dzīvojis valstī, kur viens ir ķēniņš? Es vispār nezinu, kā tas ir, kad viens ir ķēniņš. Man nav vispār tādas pieredzes. Un līdz ar to es sāku domāt, kāda mana demokrātiskā izturēšanās netiek pārlikta arī uz Dievu valstības valdīšanas principiem. Es par to ļoti nopietni sāku domāt, tad, kad es lasīju tādu grāmatu Atmoda sākas ar mani, kur viens vīrs, kas ir atbraucis no Vācijas Dienvidāfriku, pārcēlās, viņa ģimene bija misionāri, un viņš redzēja, ka vietējā tauta Zulusi, viņiem bija ķēniņš. Un viņš redzēja, kā viņi pilnīgi citādāk izturās pret savu valdību. Un tur bija tāda situācija, viņš tajā grāmatā apraksta, kad Zulus iet pie savu ķēniņa, viņi iet, viņam tur vai nu pils vai kaut kādi vārti, un viņi neiet tā kā mēs tur zvanam, klauvējam, sakam, atver, ja? Bet viņi nāk un viņi dzied viņam dziesmas. Viņš saka, ķēniņ, tu esi labākais, tu esi mūsu valdnieks, mēs par tevi priecājamies. Tāda pilnīgi citādāka domāšana par valdnieku. Ja? Un tad viņi gaida, viņi vienkārši dzied un dod ziņu ķēniņam, ka viņi ir atnākuši. Un tad ķēniņš vai nu atsūta kalpu un ieaicina iekšā, vai arī pats iznāk. Un tad bija tāda situācija, kad šis vācietis skatās, ka viens tas no Zulusiem stāv pie tiem vārtiem un stāv un gaida. Un viņš iet garām un saka, ko tu gaidi? Saka, es gaidu savu ķēniņu. Viņš teica, ka būs? Nē, viņš neteica. Ko tad tu gaidi? Un izrādās, ka ķēniņš bija iznācis ārā, paskatījies, kad, tas cilvēks gaida, aiztaisījis durvis, aizgājis, nopeldējies, apģērbies, paēdis brokastis un aizbraucis ar mašīnu projām. Un tagad tas vācietis uzrunāja, viņš prasa, ko tad tu gaidi? Es jau sen būtu gājis projām. Tagad atbrauks, tad tu nāksi. Šaka, kā tu baltais cilvēks vispār tā var runāt? Ja mans ķēniņš atbrauks un redzēs, ka es te neesmu, tad tas parāda, ka viss notiek pēc manas gribas. Bet tas ir ķēniņš. Es nevaru atļauties, ja es teicu, ka es viņu gaidīšu, teikt vienkārši to atmest, jo tad es viņu lieku negodā. Un tas pilnīgi, man domāšana pilnīgi, liekas, kāpēc? Tas ir gan ļauns ķēniņš, un viņš tā dara. Bet viņš saka, kā ļauns ķēniņš? Ķēniņš dara to, ko viņš grib. Kā tu vari teikt, viņš ir ļauns? Viņš ir ķēniņš. Viņš var darīt, ko viņš grib. Man jāpaliek uzticam savam ķēniņam. Un es gaidīšu. Viņš var dzīvību dot, viņš var dzīvību atņemt. Tā ir viņa daļa. Viņš dara, ko viņš grib. Un viņš saka, ka viņš saprata, kad mēs, dzīvojot Rietum Eiropā, kad paliekam savu demokrātisko domāšanu ar attiecībām uz Dievu, mēs esam pazaudējuši bijību Dievu priekšā. Un es domāju, ka es sāku domāt, tiešām tas ir patiesībā, tā, ka Dievs man neatbilst manām lūgšanām, es izturos nevis pret viņu kā pret ķēniņu, bet kā pret kārtējo valdības pārstāvu, kurš ir jāatlaiž, pa kuras nākamreiz nevēlēšu. Jo viņš neatbildēja. Kā Dievs man neatbildēja? Es viņam lūdzu, viņš man neatbildēja. Un es viņam sāku diktēt noteikumus. Nesen dzirdēju tādu situāciju, vienam mācītājam uzdeva jautājumu, kāpēc Dievs pieļauj, ka mazi bērni un sievietes mirst? Vai tas ir normāli? Un kad viņš klausījās, viņš pārdomāja, viņš teica, jā, tas ir normāli. Dievs deva iespēju viņiem piedzimt, Dievs deva viņiem dzīvību, un viņa izvēlē ir, kad viņš paņems viņiem prom dzīvību. Mums cilvēkiem varbūt sāp, bet Dievs
Tās ir viņa suverēnās tiesības. Viņš varēja nekad nedot dzīvību, bet viņš viņu paņem, lai mācītu cilvēkus, lai viņi brīvi izvēl. Līdz ar to es sapratu, ka es nevaru nākt pie Dievs un viņam pieprasīt kādas lietas. Ja viņš ir mans ķēniņš, ar kādām tiesībām es nāku Dievam pārmest? Jo Dieva valstībā nav demokrātijas. Tur ir viena skaidra monarhija. Tur ir ķēniņš. Mēs šodien dziedājam, nāciet un pielūgsim ķēniņu. Un es saku godīgi, man kādreiz tas tā nav izprotams, ko tas nozīmē pielūgt ķēniņu. Es nezinu, varbūt padomu laikā bija vieglāk to saprast, jo bija, tā kā viens valdības pārstāvs, kam bija diezgan liela vara. Es nezinu, vai to var salīdzināt vai ne, droši vien, ka nevar, bet, jo tur tāpatās varēja viņu nobīdīt nost. Bet Āfrikā zulsiem ir tāds paradums, ja ķēniņš ir, viņu nevar pārvēlēt. Viņš ir ķēniņš uz visu mūžu, paliekošo laiku. Viņš visu laiku tur paliek. Un es gribētu šodien paskatīties, kādas ir tādas atšķirības starp demokrātiju un Dieva valstības monarhiju. Tātad mums tauta izvēl valdnieku, bet Dievs ir tas, kas izvēlas tautu, par kuru valdīt. Dievs jebkuru tautu var izsvītrot no šīs zemes, kā viņš to ir darījis. Tās tautas, kas neklausīja Dievam, ir teiks, ka viņas pazudīs un iznīks. Jā, mēs vairs nedzirdam par vienalga, Prūsiju vai par ko. Mēs vienkārši ir kādas lietas, kur mēs vairs nedzirdam vispār, ka tāda tauta eksistē. Līdz ar to Dievs izvēlas tautu, kurus viņš svētīs un kur ne. Viņš radīja Izraēlu tautu. Ja? Tauta var ierosināt atlaist valdību mums. Dievs var ierosināt atlaist tautu un vairs viņu nesvētīt. Dievam ir pilnīgs 100% tiesības vairs nesvētīt latviešu tautu. Viņam nav nekādas tiesības, mums nav nekādas tiesības prasīt Dievu svētī mūs. Mēs esam pelnījuši to. Nē, Dievs jebkurā brīdī var noņemt savu svētību no Latvijas tautas un būt tādas verdzība mums atkal, ka tik turies. Viņš var vienā brīdī to izdarīt. Un neviens viņam nevarēs pārmest. Jo viņš ir ķēniņš. Es gribu, lai mēs šodien nedaudz pārslēdzam uz domu, ka Jēzus ir ķēniņš, ka Dievs ir ķēniņš, nevis manis ievēlēts tautas pārstāvis. Demokrātija nozīmē, ka valsts vara ir tautas rokās. Monarhijā visa vara ir ķēniņa rokās. Demokrātijā mēs varam, izvēlēties pieņemt kādu lēmumu. Monarhijā ķēniņam ir tiesības neprasīt, ko tauta grib, un pieņemt lēmumu. Bet, paldies Dievam, ka Dievs ir labs ķēniņš, ka Jēzus ir labs ķēniņš, viņam interesē, kas tautā ir. Bet viņš tāpat var pieņemt lēmumu. Mūsdienās tīra monarhija ir tikai ļoti retās vietās, parasti kaut kur vai austrum vai tādās zemēs. Bet kas ir labāka? Demokrātija vai monarhija? Es nezinu, redziet, abās ir sava riska robeža. Iedomājieties, ja ir monarhija, ir viens cilvēks, un viņš vienpersonīgs pieņem lēmumu, un mēs visi automātiski zem tā, ciešam. Ja, tāpat kā ģimenē. Ģimenē ir vīrs, tā kā karalis, kā monarhs. Viņš saka, tā stāv rakstīts, tā es darīšu. Un visa ģimene iet līdzi. Ja? Tas ir sava veida miniatūra monarhija. Tur nav, demokrātija, ja godīgi. Es neredzu ģimenē demokrātiju. Es redzu monarhiju, kurā vispār Kristus ir galva. Un tad ir vīrs un tad ir sieva. Bet viņš var demokrātiski rīkoties. Viņš var uzklausīt sievu, saka, ko lai mēs darām, kā mēs risinām, bet viņam būs jāpieņem lēmums. Bet tajā pat laikā, ja ir viens valdnieks, kurš ir pilnībā ļauns, pieņemsim, Hitlers, pārņēma varu savās rokās, totalitārisms. Viens cilvēks radīja milzīgu ļaunumu visai tautai. Pēc tam vācieši paša tauta bija ļoti, ļoti ievainota. Līdz ar to ir bīstamība gan tur. Bet nerunāsim par šīs zemes lietām, tā ir cita runa. Bet runāsim par Dieva valstību.
Mateja evaņģēlijā ir parādās kāda raksturvieta, kur parādās realitāte par debesu valstību, par ķēniņu, kur priekšā mēs stāvēsim. Un Mateja 25:31 ir teiks, bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā, un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu. Un viss tautas tiks sapulcēts viņu priekšā, un viņš tās šķirs kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa labo, bet āžu pa kreiso roku. Un tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums sataisīta no pasaules iesākuma. Tātad es sapratu, ka Jēzus būs tas, kas noteiks, kur es būšu debesu valstībā vai ellēm pazušanā. Ar to man ir ļoti svarīgi, kādas ir manas attiecības ar ķēniņu jau tagad. Un tas man pilnībā izmainīja tādu sapratni par lietām. Jo redziet, kas ir galvenā lieta demokrātijā? Ir satversme, konstitūcija, likums, pēc kura tu izvērtē visas lietas. Monarhijā nav konstitūcijas. Ķēniņa vārds ir likums. Ko ķēniņš pasaka, tas arī notiek. Un bieži vien mēs pārņemam to arī kristietībā tik ļoti, ka mēs sakam, es jau lasu Bībeli, es daru visu, kā Bībelē ir. Tu dari visu, kā Bībelē ir, bet tā, kad Dieva gars uz tevi runā, klausi, un tu viņam neklausi. Tu esi paņēmis demokrātisku domāšanu attiecībās ar ķēniņu. Tu vari lasīt savu Bībeli 100 000 gadus, bet ja tu vienā brīdī, kad Svētais gars tev runā, tu nepaklausi, tu parādi, ka tu turies pie likuma, nevis pie dzīvām attiecībām ar Dievu. Jo burts nokauj, gars dara dzīvu. Un Jēzus nāca parādīt, ka jūs bauslību nevar izpildīt, jūs satvērsmi, Dieva valstības satvērsmi jūs neizpildat. Jums tas vairs nestrādā. Jūs nevarat to izdarīt. Jums vajag ķēniņu, attiecības ar viņu. Un sanāk tāda interesanta lieta, ka mēs dzīvojam zem diviem pilnīgi pretējām valdības sistēmām. Viena mēs latviešu tautā esam zem demokrātijas, ka vara pieder mums, bet debesu valstībā mēs esam zem monarhijas. Un kurš kurā brīdī ņem virsroku, to jau ir kādreiz grūti saprast. Un es zinu, manā sirdī es biju kļuvis, labi, tas vārds nav labs, bet kristīgais demokrāts, vai kā? Vai demokrātiskais kristietis. Un tāpēc manas attiecības ar Dievu bija paņemtas no tā pasaules uzskata, kāds ir šeit virs zemes. Un tu nekad nedzīvos pēc Bībeles ar attiecībās Dievu, ja tu būsi ar demokrātisko domāšanu. Tas nav tā paredzēts, tāpēc, ka Dieva valstībā ir monarhija, kur valda viens. Un tas man iedeva tā papīra, ka es domāju, šausmas, es taču nezinu, ko ķēniņi darīt. Un es zinu, ko darīt, kad ir vēlēšanas, eju un balsoju. Bet kā izturēties pret ķēniņu? Un vispār nav sapratnes. Kā tas ir vispār? Un mums tās daudzās dziesmas, ko mēs dziedam, pielūksim ķēniņu, man nav nekādas pieredzes, kā tas ir pielūgt ķēniņu. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka tāpēc rietumu kultūrā, tur, kur valda demokrātija, ir pazaudēta bība Dievu priekšā. Cilvēki nebīstas Dievu. Tāpēc, ka demokrātija ir iemācījusi, ka tu nosaki lietas. Un tad mums atnāk cilvēku tiesības, saka, man ir tiesības. Un mēs pārliekam to uz kristietību, saka, man ir tiesības no Dieva saņemt. Nav tev nekādas tiesības. Tev ir tiesības klusēt un darīt to, ko ķēniņš tev liek. Tā ir tā mūsu tiesības. Klusēt. Vispār Dievu priekšā es neko nevaru teikt. Ja viņa žēlstība vispār, kad mēs atrodamies šeit dzīvi, cik reizes mums nav bijis, ka mēs esam bijuši tuvu no nāves. Es atceros vienreiz, kad es vēl biju jauns kristietis, mēs ar sīvu braucām no Ikšķilas uz Rīgu, un es pirms iekāpšanas vilcienā izdzēru kvasu, un es sajūtu sāpes kaklā. Un sapratu, ka tādas sāpes ir tikai, kad lapseni iedzeļ. Un man kakls sāka ciet. Un es pat tiešām nobijos. Es domāju, Dievs, kas tagad būs?
Un es teicu Dievam, Dievs, es gatavs Tev klausīt, es Tev gatavs pazemoties, gatavs Tev klausīt, un tikai dziedini mani. Ja? Un vilcienā mēs lūdzām Dievu, es zinu, ka Liena zvanīja uz mājām, lai lūdz Dievu. Un vienā brīdī lūkšanas laikam ienāca vienkārši miers un pārliecība. Es saprotu, ka Svētais Gars man liek man mieru sirdī, ka man vairs nevajag uztraukties. Ja mēs ar savu prātu pieejam pie Dieva, mēs nezināsim, kuram Bībeles pantam, kurā brīdī paklausīt. Bet, kad tev ir Svētā Gara vadība, kad ķēniņš runā uz tavu sirdi, tu saproti. Līdz ar to kristietība nav Bībeles zināšanas. Kristietība ir Bībeles zināšana un gara vadība. Un rietumu kultūrā mēs izejam un skatāmies uz Bībeli kā satvērsmi. Mēs skatāmies uz viņu. Es lasu un pildu, kas te ir rakstīts. Tā ir demokrātiska domāšana. Man ir jāzina satversme, teiksim tā. Bet man pirmkārt jāklausa, ko Dievs man kurā brīdī liek darīt. Un Bībelē runā par vārdu. Ir teikts, ka Bībele ir rakstītais vārds un ir runātais vārds. Un latviešu valodā mums parādās tikai vārds. Bet grieķu oriģināla tekstā parādās divi dažādi termini vārdiem. Logos un rema. Grieķiski. Logos ir principā rakstītais vārds. Tā ir mācība. Tas ir ierakstītais vārds likumā. Rema ir izrunātais vārds. Un bieži vien mēs dzīvojam no logos. Mēs izlasam šeit un sakam, tā stāv rakstīts, bet citā vietā rakstīts citādāk. Tā kā man īsti rīkoties? Nu, pieņemsim. Ja es teicu, ejiet pa visu pasauli, kristiet Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā un dariet par mācekļiem visas tautas. Citā vietā Bībelē teikts, nekļūstiet visi par mācītājiem. Nekļūstiet par visiem tiem, kas māca. Tā kurā brīdī man paklausīt? Ja es saku mācīt, un tad saka, nekļūp par mācītāju. Logos mūs apmulsina. Vai arī, teiksim, ir teikts, neēd kopā ar brāli, ja, kurš ir alku pielūdzējis, kurš ir dzērājis un tā tālāk. Tajāpat laikā, citā vietā teikts, mīl savus ienaidniekus. Svētī viņus. Tad kurā brīdī ko darīt? Tas tāpēc, ka mēs izējam no logos domāšanas, no rakstītā. Tas ir tas, ko velns centās darīt ar Jēzu. Mēs par to varam lasīt. Mateja evaņģēlijā 4. nodaļa, 6. 7. pants. Velns zināja rakstus, viņš joprojām zina rakstus, un viņš nāk pie Jēzus un saka, Mateja evaņģēlijas, 4. nodaļa, 6. 7. pants. Viņš Jēzum saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts. Stāv rakstīts Bībelē. Velns saka, stāv rakstīts svētajos rakstos, Jēzus, tev ir jāpaklausa tam vārdam. Stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Viņš saka, Jēzus, stāv rakstīts, paklausi tam vārdam. Ko Jēzus viņam atbildēja? Tad Jēzus tam sacīja, bet atkal stāv rakstīts, Dievs savu kungu tev nebūs kārdināt. Tad tajā brīdī, kad velns nāca pie Jēzus, viņš citēja logos, bet tas nebija tas dzīvais vārds, ko tajā brīdī Dievs teica Jēzum. Jēzus teica, ka mani vārdi ir gars un dzīvība. Mans rema, mani izsacītie vārdi ir gars un dzīvība. Jēzus teica, Mateja 4.4. Stāv rakstīts, tātad logosā, jeb es varētu teikt tā, logos ir teorija, rema ir prakse. Cik daudz mēs kristieši esam teorētiķi. Mēs lasām Bībeli un paliekam savā teorijā, un mūsu lūkšanas ir tukšas, tāpēc, ka Svētais Gars mūs nevar lūkšanā. Un baznīcas ir tukšas. Mēs atnākam, mēs dzirdam logos. Kāda labums man no logos? Burts nokāk, gars dara dzīvi. Un ja es saku, stāv rakstīts logosā, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. Un tur lietos vārds rema, no katras remas, kas iznāk no Dieva mutes. Un es sapratu, kad
tev kā kristi, tev kā cilvēkam, tev pirmkārt svarīgi, ko Dievs tev konkrētajā situācijā saka un dara. Un ja tu tam vārdam paklaus, tas tev dara dzīvi un spēju to izdarīt. Ja tu tikai lasi Bībeli un saki, tur stāv rakstīts, un tev nav spēka, tas tāpēc, ka tev nenāc pie Dieva lūgš, tev jāmeklē, lai Dievs tev jāsaka, saka tikai vārdu, un es to darīšu. Tāpat kā Pēters, viņš bija laivā un Jēzus nāca pa ūdens virsmu. Un Pēters saka, ja tu esi Dieva dēls, tad tikai saki vārdu, ja tikai saki, un es staigāšu pa ūdens virsmu. Un viens vārds no Jēzus mutes, viena rema, nāc, darīja dzīvību spējīgu Pēteru to izdarīt. Un līdz ar to mēs varam lasīt Bībeli ļoti daudz, un tas ir ļoti vajadzīgs. Tas Bībeles mēs varam pārprast, mums nāks citi gari, un mēs nevarēsim pārbaudīt. Ir jāzina satversme, bet ar to nepietiek. Un es sapratu, kad un es vakar biju lūkšanā, un es raudāju, es teicu, Dievs, piedod. Es domāju, ka tu gribi, lai es laiku paklausu tam vārdam, kas rakstīts Bībelē. Bet tu zini, ka mana sirds negrib tev klausīt, ja tu runātu un likt kaut ko darīt. Esi kādreiz piedzīvojuši kaut ko tādu? Tu lasi Bībeli, un tava paklausība ir tikai to, ka tu lasi Bībeli un lūdzu. Bet tā, kad tev Dievs saka, ej pie tā cilvēka un sāc viņam kalpot, ej un palūdz piedošanu, aizej un piedod, ja tu neklausi, tu ķēniņam pasaki nē. Un es saprotu, cik milzīgs demokrāts es esmu bijis kā kristietis. Un tas man joprojām moc, un es Dievam lūdzu, Dievs, māci man saprast, kā tas ir kalpot ķēniņam. Kā tas ir, ka tu esi ķēniņš. Jo es māku tikai vēlēt, ievēlēt. Bet tā, ka ir viens, kuram jāpaklaus, es nemāku, man nav tādas pieredzes. Līdz ar to es tev aicinu, neapslāpēj svēto garu ar savu demokrātisko kristīgo domāšanu. Apslāpēj svēto garu, tu garīgi nomirsi. Logus tev nepabaros. Logus tev dos zināšanas šeit. Bet šeit tev būs tukšums. Tev būs prāta teoloģija, un svētais gars tev nevadīs. Un situācijās, kad tev vajadzēs pieņemt lēmumu, tu nezinās, ko tu darīt. Tu varēsi lasīt Bībeli savu, bet tu nesapratīsi, kas ir tas rema īstajā brīdī. Jo tu neesi bijis dzīvās attiecībās ar ķēni. Un tas pilnībā citādāk parāda man skatījumu. Tagad es lēnām sāku saprast, kāpēc, pieņemsim mācītājs Gunārs Langsdiņš, kāpēc viņš varēja, caur viņu Dievs tā darbojās. Tāpēc, ka viņam vienmēr bija rema. Viņš saprata, ko Dievs īstajā brīdī grib darīt. Un viņš vienmēr zināja arī Bībeli, lai pārbaudītu, protams, vai tas, ko viņš saņem, ir pareizi, vai saskan rakstiem, jo svētais gars nerunā pretēji rakstiem. Līdz ar to tā atslēga debes valstībā ir klausīt Dieva svētajam garam un vārdam, ko viņš dara dzīvē. Vai nav tā, ka tu lasi kādreiz Bībeli, un tev nekas neuzrunā, un vienā brīdī tev vienkārši paņem, tu saproti. Un tad tas Dieva vārds ir kā zobens, kas tev vienkārši paši, un tev paņem ciet. Un tu saproti, tu nevari teikt izvēlēt, vai nu tev jāatsakās no tā vārda, vai jāpieņem. Cik reizes man nav bijis tā, kad es arī šeit vienkārši raudu, jo priekšā saku, Dievs, tu man esi paņēmis, tu man esi notvēris mani. Es saprotu, ja es tagad to neizdarīšu, es zinu, ka es nepaklausu tev. 100 punkti es nepaklausu tev. Un līdz ar to, ko es gribu teikt? Demokrātijā mēs klausām likumam, un cietumā sēž tie, kas nepaklaus satversmē. Dieva valstībā mēs sēžam savā garīgajā cietumā nevis tāpēc, ka nepaklausām satversmē, bet tāpēc, ka nepaklausām ķēniņam. Demokrātijā likums ir vara. Ķēniņa valstībā viņa vārdi ir vara. Viņš pieņems lēmumu, vai tev būt debesīs, vai nē. Tu ar baušļiem netiksi debesīs. Tu vari domāt, es taču visu pildu, es esmu kārtīgs kristietis, es esmu atnācis uz baznīcu 18. novembrī, es baušļus pildu,
Es visu daru. Bet vai tu klausi Dievam? Vai tu esi paklausīgs viņam? Tas ir tas, ko es sev uzdodu. Daini. Dievam nevajag tavas zināšanas, ka tu vari citēt zelta pantus. Tas ir labi priekš tevis. Bet Dievam to nevajag. Dievam vajag tavu paklausīgo sirdi. Viņam vajag, ka tu viņu mīli. Ka tu viņu cieni kā šie zulus, kas nāk un dzied ķēniņam slavu. Un gaida viņu, kamēr viņš atbildēs. Un atslēga arī Ebreju vēstulē 3. nodaļa 7. līdz 12. pants, kur Dievs runā savu vārdu. Tur teiks, tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietiniet savu sirdis. Tātad, kad dzirdēs viņa balsi, ka viņš ar savu garu runā uz tavu garu. Un kā var pateikt, ka Dievs runā uz tevi? Vienkārši tevā garā te kaut kas notiek, nevis tavā prātā. Ja prātā, mūsu prāts bieži vien tik ļoti pieredz pie šīs demokrātiskās domāšanas, ka mēs nevaram saprast. Un mēs redzam, ka Dievs dara brīnums, Dievs dziedina, un mūsu prāts traucē, vai tiešām dziedinās? Nevar būt. Mūsdienās dziedināšanas nevar būt. Vai tiešām tie dēmoni, kas vispār nevar būt? Mēs esam pilni ar logos. Mēs nekad neesam piedzīvojuši Dievu darbu. Tā nav kristietība. Pasaulīgais uzskats ir pārņems tev kristietību, tu neesi dzīves. Tu esi miris Dievu priekšā. Ja tev ir tā domāšana. Bet tā kā Dieva gars tev vada. Un viņš grib runāt uz tevi katru brīdi. Viņš grib. Mans bērns, paklaus man. Un es tev došu vairāk. Cik reizes manā dzīvē nav bijis tā, ka Dievs noliek mani vienkārši situācijā un saka, Daini, izvēlies. Tu vari kalpot Dievam. Tu vari kalpot man. Bet tad tev jāatsakās no šīs lietas. Priekš manis tēma televizors bija rema priekš manis. Priekš jums varbūt tā nav, bet es zinu konkrēti lietu, ka Dievs man pateica, vai nu tavās mājās būs televizors, un tu varēsi kalpot emocijās, tu varēsi sludināt, bet es nevarēšu iet tev līdzi. Es konkrēti tev prasu, Daini, ka tu atsakies no televizora savā dzīvē. Jo viņš zināja, ka tas ir mans augs. Un man bija cīņa. Bet Dievs nāca palīgā un ar zibens palīdzību saspēra mums televizoru, ka viņš vairs nestrādā. Protams, nāca atkal domas, vajag sataisīt, un teoreiz televizors ir sataisīts. Un tā, kad bija doma, varbūt televizoru turēt atkal tur, jo viņš taču strādā tagad. Man sirdī, es sapratu, ka Dievs man saka, Daini, tu zini, kaut kas maksā cenu. Ja tu gribi man paklausīt kā ķēniņam, kā Dievam, es tev saku, atsakies no šīs lietas. Es teicu, nē, es negribu. Dievs, es negribu. Es labāk neskatos, es stulbs, lai man sauc par fanātiķu stulbu, kas nestāsta televizoru vienalga. Es varu internetā vienmēr pastīties visu, ko viņi redz televizorā, tikai bez reklāmām. Bet es sapratu, ka Dievs arī uz tevi tieši tāpatās. Viņš tev, ja tu esi viņa bērns, viņš vienkārši tev paņems pie čupra, nu tā maigi un teiks, tev ir izvēle. Mans bērns, tev ir izvēle. Es tev varu iet līdzi, bet tad paklaus. Un es varu tev svētīt, bet es nebūšu ar tev līdzi. Es sūtīšu tev eņģeļu, svētību, bet es nebūšu kopā ar tevi. 2. Korintiešiem 3. nodaļa, 5. 6. arī pants saka, konkrēti atkal parāda par burtu, jeb logos un garu, kas dara dzīvi. 2. Korintiešiem 3.5. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunai derībai. Ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, gars dara dzīvi. Neviens cilvēks nevar sevi pataisīt par labu cilvēku. Tas nav iespējams. Viņš var savus manieres, uzlabot, viņš var iemācīt pieklājīgus vārdus, viņš var disciplinēt sevi, viņš ārēji var būt ļoti pieklājīgs. Bet savā sirdī viņš ienīst tos, kas nav tik pieklājīgi kā viņš. Bieži vien tā ir.
Jo tādi cilvēki, kas cenšas sev paši izlabot, viņiem kaitina tos, kas nav sevi izlabojuši tā, kā viņš sevi centies izlabot. Sirds joprojām palikusi ļauna. Un līdz ar to es saprotu, ka es neesmu spējīgs kalpot šim Dievam, ja viņš man nenāk palīgā. Ja viņa svētais gars man neizmaina manu sirdi, man grēcīgo sirdi, man ietiepību, man stūrgalbību, manu vienalga kāds es kāda ainas esmu. Kā tu kāds tu esi. Es nevaru pats izdarīt. Es saku, Dievs nāc un šķīst, nāc un atbrīvo, nāc un maini. Demokrātijā pirmajā vietā ir burts jeb likums, monarhijā ķēniņa sirds. Un Dieva valstībā nevar nonākt pildot likumus. Ķēniņam neinteresē, kad pild likumus, jo viņam ir jauns likums. Tici Kristum, mīli mani, mīli viens otru. Klausi mani. Tas ir ķēniņa likums. Tā ir tā sirds, kas viņai ir. Un ko tad darīt? Tad nedaudz tāda interesanta lieta tā sāk padomāt. Es domāju, kāpēc Padomju Savienībā bija ļoti populāra blatu sistēma? Blatu sistēma. Tātad, ko tas nozīmē? Bija kādam varam pozīcija, un tu varēja viņu nākt un vienalga kaut ko iedot vai samaksāt, vai vienkārši caur pazīšanos dabūt vairāk savā dzīvē. Un savā veidā Padomju Savienībā jau bija tā, kad, valdīja tur Brežņevs un kas tur vēl vispārējie, kurus, paldies Dievam, neesmu piedzīvojis. Bet savā veidā, caur pazīšanos, tu kaut ko sev varēji dabūt. Es zinu, ka ir mūsu starpā cilvēki, kas ļoti labi māk veidot attiecības, un caur to viņi daudz svētības dabūs savu dzīvi. Teiksim, nezinu, vienalga sarunāt ar kādiem, lai dabūtu to un izfīrēt lietas. Un viņi no tā dabū. Ar cilvēki, kuri nav atvērti, kur nemāk veidot attiecības, viņi tā arī neko nedabū no tiem cilvēkiem. Demokrātijā tiek blatu sistēma savā veidā pilnībā tā kā izspiest ārā. Jo likumā teiks, ka nedrīkst to darīt un tā tālāk. Un es gribu paskatīties pozitīvas blatu sistēmu. Tādā, redzi, pie ķēniņa tu vari izlūgties žēlstību. Jo viņš ir dzīva personība, viņam ir sirds. Un viņš var lūgt, viņš tev var apžēlot. Pat ja tu esi pārkāpis likumu. Demokrātijā tu esi pārkāpis likumu, tiesnesis tev tiesās pēc likuma. Viņš ieliks cietumā pēc likuma man un tevi. Tu nebūsi tiesnesis, man ir laba sirds, es tomēr neievērošu satversmes likumu un es viņu atlaidīšu. Tāpēc man patīk, ka tomēr Dievas valstībā ir monarhija. Es varu nākt savā priekšā pie savu ķēniņu un teikt, Jēzu, lūdzu, piedod. Un ja man ir labas attiecības ar ķēniņu, es varu daudz dabūt svētību. Bet ja man vēl būt labām attiecībām ar likumu, jāievēro visi tie baušļi, ko vecajā derībā, tik grūti dabūt to svētību. Jo Dievs saka, paklausiet šiem likumiem un es jūs svētīšu. Ja nē, būs lāsts pār jums. Bet tagad tev un man ir iespēja nākt pie Jēzus un personīgi teikt, Jēzus, piedod, es gribu labas attiecības tev, es gribu. Līdz ar to debesu valstībā tu nenonāks, ka tev ir labas attiecības ar likumu, bet ka tev ir labas attiecības ar ķēniņu. Blatu sistēma savā veidā atgriezusies, bet pozitīvā ziņā. Es zinu, ka daudziem varbūt tā ir par piedauzību, bet iedomājies, ka tu vari atnākt un sarunāt ar viņu. Tu vari sarunāt ar Dievu, Dievs, lūdzu, man ir vajadzība, ciedini, palīdz, aizskar, izmaini. Tu ar viņu sarunāt. Bet ja tev būtu jānāk pie likuma, tur likumu nevar sarunāt. Tur teikts, jādara tā, tad tev varbūt būs tā un tā. Bet tu vari likuma obžās nākt pie ķēniņa, un viņa likums teikt ir atvērts. Pieņemiet man, atzīsiet man par ķēniņu, Jēzu Kristu, savu kungu. Un es jums došu. Pilnīgi citu domāšanu. Un līdz ar to, vai jūs saprotat, par ko es runāju? To atšķirību. Jūs saprotat, ka es sludinu tikai sev, tas arī ir labi. Bet tam nav nekādas jēgas no jums, ja? Līdz ar to es tev gribu vienkārši palīdzēt ieraudzīt, ka tu vari nākt pie viņa kā pie dzīva Dieva, un visas savas problēmas, visas savas nastas nes pie viņa un teikt, ķēniņ, palīdz man. Likums man apsūdz, es lasu to vārdā, es nedrīkst to darīt, man ir tik smagi. Nāc un piedod. Un interesanti, ka šis ķēniņš ir pats gājis priekš
pie tevis dēļ un izpildīt šo likumu tavā priekšā. Lai tagad nevis likums ir tavā starpā, bet viņu. Likumu viņš uzvarējis. Visa bauslība ir Jēzu piepildījis. Līdz ar to viņš tagad vairs no tevis neprasa baušļus pildīt. Viņš no tevis prasa attiecības ar sevi. Pilnīgi cita kristietība, pilnīgi cita domāšana. Tev nav vairs tagad jāuztrauc, vai es paklausīšu tam vārdam, kas tur ir teikts, jo kā jau es teicu, ja, tad tu varbūt nevar mācīt, jo viņš saka, nekļūst tev vispār mācītā. Bet tā, kad Jēzus tev personīgi saka, ej un dari, ej un māc, ej pasludini, ej dari to, tu redzēsi, ka viņš nāks un piepildīs. Un kas, lai tu varētu to, ko viņš saka, satvert, ir vajadzīga viena lieta no tevis – ticība. Ticība. Jo ticība ir, teiksim, ka Dievs man saka, Daini, es gribu to darīt tavā dzīvē, tikai notici. Ja es noticu, es dodu iespēju Dievam darboties tajā. Ja es saku, nē, es neticēšu, Dievs nevar darboties manā dzīvē. Tāpēc, ja es saku, notiks pēc tavas ticības, kā, ja tu noticēsi tam, ko es daru, es nākšu un to darīšu. Ja tu neticēsi, ja tu to nepieņems, es nedarīšu neko tavā dzīvē. Līdz ar to ticība, tava ticība Dievu priekšā ir atļauj viņam darboties tavā dzīvē. Tā, kad cilvēks saka, es neticu, ka Dievs man dziedinās, Dievs nedziedinās. Nedziedinās. Par tevi var lūgt un lūgt un lūgt. Tāpēc, ka Bībele saka, Jēzus nevarēja darīt daudz brīnums viņu neticības dēļ. Ja teiks, paklausiet viņu garam šodien, lai jūs sevis nebūtu apcietināts, lai jūs nebūtu neticības ļaunā sirds. Neticība ir pateikt, nē, es nepieņemu to, ko šī persona man saka. Cilvēki, kas iet pie zīlniekiem, viņi domā, ka zīlnieks spēj pareģot nākotni. Bet caur zīlniekiem darbojas vēlns un ļaunie gari. Katru reizi, kad viņi atnāk un prasa zīlniekam par kaut ko par nākotni, zīlnieks, teiksim, pasaka, nezinu, vecumā tev sāpēs kāja. Tajā brīdī, kad viņš notic tam, ko vēlns caur viņu saka, vēlns saka, viņš piekrīt tam, ko es teicu, tad es nākšu un darīšu. Un ļauniem gariem ir iespēja nākt un šajā kājā atnes sāp. Ja šis cilvēks teiks, es nepiekrītu, es atsakos to, es neticu tam, Jēzus vārdā, nekāds parodļojums tur nebūs. Tāpēc, kad tie ir tie meli, ka mums liekas, ka zīlnieki visu zina. Viņiem vēlns atklāja, ko viņš būtu gatavs darīt, ja šis cilvēks noticēs tiem vārdiem. Līdz ar to mēs daudz noticam par sevi frāzi, tu nekas nebūsi, tu neko nedarīsi, tev nekad nesanāks, tu esi slikts vīrs, tu esi neusticams, tu esi stulbs un tā tālāk. Tajā brīdī, kad tu to ar ticību pieņem, tad kļūst daļa no tevis. Un tev liekas, ka tu esi stulbs, nekam nedari, neko nevarēsi un tā tālāk. Bet nāc pie savu ķēniņu, ko viņš saka? Viņš saka, ka tu visu spēj darīt manā spēkā. Tu esi gudrs, ja tu bijā man. Tu esi brīnišķīgi radīts. Līdz ar to mēs bieži vien klausamies vairāk citos vārdos un noticam tiem vairāk nekā ļaujam ķēniņam personīgi runāt savu svēto garu. Un ko tad darīt, lai uzlabotu attiecības ar ķēni? Man patīk 2. psalms, kur parādās, ka šīs zemes cilvēks, zemes ļaudis, zemes ķēniņi satveļās par Dievu un ir vareni savā spēkā, bet patiesībā viņi neko nespēja darīt. Tur teikts, kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melšu? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Un tad viņi saka, sarausim viņu važus, metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smējas, un tas kungs to tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrīcinās to savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā savā svētajā kalnā. Tad Dievs saka, es šiem zemes cilvēkiem likšu savu ķēniņu. Un tur runa par Jēzu Kristu. Un tad viņš saka, es darīšu zinām Dievu spriedumu. Viņš uz mani sacīs, mans dēls tu esi. Es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galvas par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzs zizli, kā māla trauks, tu tos sadauzīs. Tad no ķēniņa nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soļi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi viss, kas pie viņa tvers. Tad atkal runa, kalpot Dievam
nākt ar sirds trīsām skūpstīt šo Jēzu Kristu. Viņš ir ķēniņš. Ieraudzīt viņu kā ķēniņu. Un lai viņš nedusmos tevi. Tu vari izlūgties šodien no viņa žēlstību par tavu dzīvi, par tavu dumpību pret Dievu. Viņš šodien ir gatavs piedot, ja tikai tu nāks un pieņems viņu. Ja tikai tu atzīsi, ka Jēzus ir kungs. Bet ko tas maksā? Ko tas maksā, lai būtu labas attiecības ar Dievu? Tas var maksāt ļoti daudz. Daudz nāk pie Kristus, kā pie kārtējā palīdzības salmiņa, ka viņš man palīdzēs. Bet sekot likumam viegli, tu palasi un tad tu censies darīt kā. Bet sekot personībai. Ziniet, es kādreiz esmu bijis kopā ar cilvēkiem, kas pilnīgi radikāli domā, pilnīgi citādāk. Viņi gatavi darīt lietas, ko, man liekas, es nekad nedarītu. Un teiksim, es kalpoju tādā organizācijā īsti mīlestību gaidu. Mēs nesen bijām Ogrē ar jauniešu lekciju. Un tur bija, un mans kolēģis, tāds Kaspars Ozoliņš, es saku godīgi, es tiešām kādreiz nezinu, kā viņa klātbūtnē uzvesties. Viņš runā tā, ka, man liekas, tur ausis vienkārši svīst, un kā viņš izturās, kā viņš viņiem runā, man liekas, kā tā var, bet tajā laikā es redzu, ka Dievs caur viņu strādā. Un zin kā, un kādreiz man ir vieglāk iziet ārā no klases, lai viņš tur vienatnē runā, lai tikai es nejustos tā kā ar viņu līdzīgs. Bet ja es gribu kopīgi ar viņu kalpot, man ir jāpacieš, man ir jāpieņem kādas lietas. Un tāpat arī ar Dievu. Dievs tev var aizvest tavā dzīvē tur, kur tu šobrīd varbūt negribi iet. Un pēdējā rakstiet, ko es gribētu ilustīt no Mateja 10. nodaļa 32. 40. pants, kur Jēzus skaidri pasaka, ka viņam ir tiesības, ka viņš kā ķēniņš runā šeit cilvēkiem. Viņš saka, tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Jēzus saka, kas runās par mani, atzīs, ka es esmu Jēzus, un citiem nekaudreiz stāstīt, es viņu apliecināšu. Bet tas, kurš klusībā varbūt lasīs, bet tagad es viņam likšu dot liecām, viņš neliecinās, tā ka viņš vienkārši apspiedīs, viņš vienkārši parādīs, viņš mani kā ķēniņu neatzīst. Viņš nepieņem mani. Viņš saka, bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī es aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes. Es esmu nācis atnest mieru, neesmu atnest mieru, bet zobenu. Cīņu atdalīt cilvēkus, kur seko ķēniņam, kur nē. Es esmu nācis cilvēku savest, labi, to mēs izlaidīsim, daudz varētu pārprast, bet kādā gadījumā viņš runā par to, kad jāmīl vairāk ir Dievs nekā cilvēki. Jo cilvēki nav ķēniņi, Dievs ir ķēniņš. Un, 35. pants viņš par to saka, es esmu nācis cilvēku savest snaidā ar viņu tēvu, meitu, ar viņas māti un vedekli ar viņu vīrmāti. Un viņa paša māja ļaudis būs cilvēku ienaidnieki. Tad, protams, ne jau, lai mēs nīstu viens otru, mēs atkal pārprast, bet vienkārši tā situācija, ka viena, kas tic ķēniņam, viņam paklausa, būs naidā ar radiniekiem, kas pilnībā viņu neklausa. Kur domā, ka nekad nestāsies viņu priekšā. Viņi kļūst par ienaidniekiem. Jo viens klausa ķēniņam, otrs nē. Un domā, ka viņš ir, labāk. Un ja es saku, tā notiks. Un tā notiek. Kad es kļuvu par kristieti, man gribēja nosaukt par man par ienaidnieku. Tāpēc, kad es izvēlējos ķēniņam klausīt. Un tālāk teica, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņems un man neseko, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to iemantos. Ja kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas man uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Tad šī maksa, lai sakotu Kristum mūsdienās, var būt ļoti, ļoti dārga. Tev būs varbūt jāatsakās no savas reputācijas, tev apsmies darba vietā, tev varbūt izstums un varbūt, var arī nē, var maksāt savu dzīvību. Vai tas ķēniņš, kam tu kalpo, ir tā vērts, lai tu par viņu atdod savu dzīvību? Vai viņš ir tā vērts? Amen. Viņš ir tā vērts, bet mēs bieži jau nenovērtējam. Viņš ir tā vērts. Tas ir ķēniņš. Viņš
vienkārši Jēzus ir ķēniņš, Dievs ir ķēniņš. Un mēs viņu nekad nevarēsim pārvēlēt, mēs nevarēsim nekad atcelt. Viņš tur viss savās rokās. Un vienīgā iespēja tev ir vai nu šim ķēniņam pakļauties, sākt klausīt, kalpot, ar sirds trīsām, kā saka, skūpstīt, ja pieņemt viņu, teikt kā dārgāko kungs ķēniņu piedod, es esmu grēkojis tavā priekšā, vai arī nostāties pret viņu. Nav cits iespējas. Un tas man kādreiz tā satriec, ka es domāju, Dievs, ko mēs kā kristieši darām? Kā mēs pret tevi izturamies? Kungs, tu mums neesi ķēniņš, tu esi mums prezidents, kur mēs gribam pārvēlēt tik pēc kāda laika. Tu esi mums bieži vien tukša vieta. Mums pilnīgi vienalga, mēs grēkojam, domājam, ka mēs nekad neatbildēsim tev par to. Dievs, mēs pat tavā priekšā uz ceļiem vairs nemetamies. Mēs tavā priekšā, mēs atļaujamies vienkārši ignorēt tevi, kad runā uz mums. Bet pret ķēniņu tā neizturas. Un man sirds sāp man pašam par sevi. Un vienīgā iespēja, kā mēs varam ar drošu sirdi stāvēt viņu priekšā, ka mums ir labas attiecības ar viņu, ka mēs esam izlūgušies žēlstību no ķēniņa. Ka mēs esam izlūgušies žēlstību. Dievs nekad tev nelūgs, nāc pie manis, lai es tevi izglābtu. Tā ir demokrātiska domāšana. Tev būs jāraud uz savu vaigu, ja tu gribi būt izglābts. Tev būs jāraud, tev būs jākrīt un jāsauc, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tā ir vienīgā iespēja, kā tu sakārtot savas attiecības ar ķēniņu. Tur nav vairs. Es noskaitīju lūgšanu, sakārtoju, parakstīju līgumu, nokristījos, man viss sakārtos. Likums man atļauj iet debesu valstībā. Nē, tā nav. Tā ir demokrātiskā domāšana. Ar ķēniņu jāpaliek visu laiku attiecībās, līdz pēdējai mūža dienai. Lai tu būtu cienīgs Dievam. Sāks nepaklausīt, atnāks neticība, sirds būs ciet, un tu pats aizliegsi savu ķēniņu. Tu neapliecināsi. Un tad nevar teikt, ka tu tici Kristum. Tu vienkārši zini par viņu, bet netici. Šodien mēs varam nākt ķēniņu priekšā. Šodien mēs varam uz savu vaigu. Šodien mēs varam teikt, ķēniņ, kungs, Jēzu, esi man žēlīgs. Es esmu izturējis pret tevi nepareizi. Es esmu grēkojis tavā priekšā. Un man dvēseli ir tavās rokās, nevis likuma rokās. Tu vari šodien pieņemt lēmumu, kungs, man apžēlot vai nē. Un varbūt tu esi šodien šeit, šajā valsts neatkarības dienā, kur tev ir brīvība, tu vari svinēt brīvību, bet tev iekšējā brīvība, vai tā ir? Un es gribu, lai šobrīd ir vienkārši nevis man vārdi, bet es gribu, lai Dievs, ja viņš runā uz tavu sirdi, ja ir tas rēma tavā sirdī, ka tu redz, ka tur kaut kas griežās, tu redz, ka kaut kas tev vēl tuvāk, tad es gribu, lai tas ir svētais gars, kas to dara. Es negribu, lai kāds šeit nāk priekšā, tāpēc, ka Dainis emocionāli sludina. Tas ir vienkārši tas nav tas. Bet ja tu redz, ka Dievs ir caur manu mutu runājis, svētais gars tev pasaka, tas uz tevi attiecās. Tas uz tevi ir, uz tavu sirdi. Es zinu, ka ķēniņš tev aicina šodien nākt priekšā. Nākt viņu priekšā un lūgt viņu žēlstību. Lūgt grēku pienošanu. Lūgt. Varbūt tā kā man vakar, es nezinu cik ilgi, bet es vienkārši raudāju uz savus grīdus, teicu, kungs, piedod. Es esmu tev pārpratis. Kungs, es neesmu tev turējis par ķēri. Es esmu turējis tev vienkārši kā Dievu, bet es neesmu tev godājis. Es esmu tev tā neklausījis. Tas tā man satriec man sirdi. Cik bieži mēs izturamies pret viņu nekā pret ķēri. Es esmu, ka mēs varētu piecelties kājās. Un es vēlos vienkārši dot šim ķēniņam runāt uz tevi. Es gribu, lai viņa svētais gars vienkārši tev runā. Es esmu tāds pats grēcinieks kā tu. Man vajag tādu pažēlstību kā tev. Es neesmu neko. Man ir ķēniņš un tev ir ķēniņš. Bet ja tu šodien gribi sakārtot savas attiecības, savu ķēniņu, es tev aicinu, ka tu vari nākt kopā ar mani šeit priekšā. Nākt un zemoties viņa vajag priekšā. Lai viņš šodien tevi apžēlo. Lai tu beidzot piedzīvo mieru savā sirdī. Lai tu vairs neesi, kungs, tas, kā kungs saka, tas
kas bēg, kā pazudušais dēls. Bet ja šodien tavā sirdī jāpieņem lēmums, kungs, es gribu atdot savu dzīvi Tev. Es gribu pakļaut visu, kas es esmu. Es gribu atdot visu, kas man ir Tev. Tas ir ķēniņa lūkšana. Tā ir lūkšana ķēniņa. Nevis vienkārši, kungs, piedod, lai es varu dzīvot atkal bez Tevis. Šodien Svētais Gars runā, es gribu ļaut viņam strādāt pie tavas sirds. Es viņam atbildēšu, par ko es sludinu, tu atbildēsi, kā tu viņam atsaucies. Es gribu dot vienkārši laiku mums visiem Dievu priekšā. Un ja Dievs runā, nāc, lai Dievs strādā.